Grīnegs būtībā ir virtuve. Tā ir tā mana pieredze. Tā Grīnega jau tāpat tā filozofija ir, kad viņš ir bišķiņ mierīgāks, viņš ir tāds, viņš ir agresīvāks temperatūrā, bet mierīgāks, viņš ir tāds piedodošāks savā ziņā. Vismaz tā ir mana tā pieredze. Ja, tad viņš var būt ļoti karsts, bet viņš to karstumu uztur ar savu formu. Līdz šim es steiku vispār neēdu, jo man likās, ka tā ir neizcepta gaļa. Bet šodien es mēģināju izaicināt sevi un mēģināt nogaršot, un es biju pārsteigta. Iespējams, ka tas ir dēļ šī jaunā grila, iespējams, ka dēļ garšvielām vai atmosfēras, bet kopā viss garšoja brīnišķīgi. Tā kā es sev atklāju šodien steiku. Ļoti garšīgi, tāpēc, kad pirmais ir bauņu bullīši, tāpat vietējā gaļa, tāpat no kaimiņu saimniecības nākus, tas jau ir viens. Un tad mēs zinām arī maestro šefpavāru, kurš ir gatavojis, kas nozīmē, ka viņš to spējas vislabākā veidā izcelt. Un trešais ir, ka droši vien, kad jaunais brīnišķīgais instruments arī nāk talkā. Ja? Tāpēc kopumā, manuprāt, garšīgi. Izbaudījām gaļu, pārliecinājāmies, ka mūsu produkts arī uz šī grila ir ļoti baudāms. Un gribētos jau teikt, ka viņš uz visiem griliem ir tāds, tas dūms ir te klāt un visnotaļ apmierināti ar šo pieredzi. Ir bieži citi grili, bet es tagad caur šo, kad akustikai šeit arī grils, sāku tā vairāk skatīties uz viņu un pētīt. Un es tagad tikai nesen arī uzzināju, kad es saprotu, ka Grīnegi ir vispār pirmavots visiem šiem te griliem. Varbūt, kad arī uz citiem griliem var daudz arī mājās uztapt lielisku gaļu, bet cik ērti strādāt ir. Es domāju, ka tur tas varētu būt tam bauda gatavotas.